Labrīt visiem! Runāju par Stambulas konvenciju, liberālismu, kas sūkā, indē un izkropļo ģimenes institūciju, domāšanu un uzvedību. Es atļaušos jums pajautāt, cik normāli un vai ir normāli, ka 7 gadus vecs bērns uzbļauj mātei un aizcēr durvis. Cik jūs prāt tas ir normāli? Un ja māte kaut ko mēģina iestāstīt vai kaut ko ieaudzināt šajā bērnā, tad viņš tiek indēts no tēva puses. Šajā sakarā ir jāvaino nevis māte, bet ir jāvaino sabiedrība kopumā un valdības, kurām visu šos gadu desmitus viss ir bijis pie dirsas, izņemot skaistu parunāšanu kamerās, skaistu parunāšanu mikrofonos, bet tālāk nekas nekur nav gājis. Vienkārši plika diršana, kā jau Jānis Moins teica, daļdiršana. Tā ir vienkārši daļdiršana, par kuru mūsu kretīni, mūsu nodevēji, mūsu kangari saņem tūkstošus algās. Tas vienkārši pretīgi. Politika pat par sevi jau pretīga. Atgriežoties pie bērniem, es gribu pajautāt jūsu domas, kas, jūsuprāt, aizsargās mātes un sievietes no viņu saindētajiem bērniem, no viņu vīru vai bijušo partneru saindētajiem bērniem? Kas viņus aizsargās no tā? No viņu pašu bērniem? Komentāru lūdzu studijā.